Mani sauc Lelda Vīksna, un šobrīd es esmu Liepājas kultūras pārvaldes vadītāja. Un savulaik mācījos Liepājas mūzikas vidusskolā un pabeidzu kordiriģēšanas nodaļu pie leģendārā skolas direktora Valda Vikmaņa. Un es noteikti gribētu iedrošināt visus vecākus vai bērnus, kuri šaubās izvēlēties mūziķa profesiju vai neizvēlēties, iet mācīties uz Liepājas mūzikas vidusskolu vai tomēr izvēlēties kādu, kā vecāki saka, saprātīgāku profesiju, kas nākotnē būs vajadzīga. Tad es gribētu teikt, ka pilnīgi droši ļaujiet saviem bērniem iet mācīties uz mūzikas vidusskolu, jo pirmkārt tā ir ļoti laba pamata, tāda izglītība ar visām latviešu valodām, angļu valodām, arī šiem eksaktajiem priekšmetiem, un papildus, protams, mūzika. Un ja kāds domā, ka varbūt neiznāks no viņa tomēr mūziķis, tad tas jau nekas, jo šī ir izglītība, kas iedod ļoti stabilus, kārtīgus pamatus, tādu krampi, jo papildus vidusskolas priekšmetiem tev tomēr ir jāapgūst arī vēl specifiskie mūzikas priekšmeti, un tas nozīmē, ka tu iemācies strādāt jau daudz vairāk. Otrkārt, tas, ko iedod mūzikas skola, tas ir radošums un tāda atbildība un spēja pārredzēt laukumu, organizēt, un viena ļoti, ļoti svarīga prasme, kas ir vajadzīga jebkurā darba vietā, iemāc prasmi klausīties. Jo mūzika tev to iemāc vislabāk par jebko citu. Un tādēļ, manuprāt, ir vērts padomāt par to, jo pat, ja neiznāks no jums mūziķis, spīdošs violnieks, diriģents vai vokālists, tad pilnīgi noteikti ar skolā apgūtajām prasmēm jūs varēsiet strādāt jebkurā darba vietā un nekad nepazudīsiet, jo pamats ir labs, ir klāt šis radošums un spēja aizraut, un tomēr es nezinu nevienu mūzikas vidusskolas audzēkni vai vispār cilvēku, kurš mācās mūzikas skolā, kurš nebūtu harizmātiska personība. Jo tu jau vari nodarboties ar mūziku tikai tad, ja tev ir kaut kāda šī dievišķā dzirksts, un tas nozīmē, ka to attīstot, nekad jūs dzīvē nepazudīsiet, un to pierāda ļoti daudz, piemēram, kaut vai mūsu šī brīža ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts arī ir mūziķis, ja nemaldos pianists. Visu cienītais, mīlētais žurnālists Jānis Domburs arī ir mūziķis, beidzis mūzikas skolu. Tā kā neesmu nekāda statistika varbūt pētījusi, un vai tāda ir vai nav, bet manuprāt, cik es pazīstu daudzu iestāžu vadītājus vai uzņēmējus, tad ļoti daudz no viņiem ir tieši ar muzikālo izglītību. Tātad uz priekšu un nebaidieties.